Kundze uz karstām pēdām gribēja aicināt ārstu. Tas labi domāts, tikai paši tuvākie ģimenes locekļi ārsti veciem cilvēkiem sauc aiz ļaunu prātu, gribēdam tikt no tiem vaļā. Es Kundzei paskaidroju visu nepieciešamo par slimnīcām un vecu ļaužu mītnēm, no kurienes cilvēks vairs netiek ārā. Un tad lādzīgā sieviete uzlika man kompresi. Pēc tam viņa sasmērēja man 3 sviestmaizes, ko nolika uz galdiņu pie gultas līdzās ar ūdens karafu. Un beigās vēl atnesa vecu piena krūzi, ko bija atradusi virtuvē. Ja gadījumā jums rastos vajadzība, tā viņa man paskaidroja. Liels prieks redzēt tik daudz no jums, un es vienmēr esmu tiešām patīkami pārsteigts, ka ir liela interese par šiem literatūras vakariem, ko Nordisk rīko. Man prieks arī par Nordisk iniciatīvu pievērsties rakstniekam, šī gadījumā Norvēģijas rakstniekam, kurš neuzrunā plašu publiku. Taču jāsaka, Kjells Askilsens noteikti spēja piesaistīt lasītāju uzmanību, un to viņš dara tikai sev raksturīgā veidā. Par rakstnieku saka, ka viņš vairāk pasaka starp rindiņām nekā pašās rindiņās. Un reiz kāds literatūras kritiķis ir teicis par vienu no viņa novelēm, ka šis darbs ir, tā teikt, tipisks Tūkstneša salas darbs, kas nozīmē, ka jebkurš cilvēks tajā atradīs pietiekoši vielas pārdomām visai atlikušajai dzīvei. Domāju, jau sen jums bija jābūt mirušam. Död for lange siden. Ja. Mums jāpriecājas, ka mums ir tik labi, cik ir. Citi ļaudis saka, vai nu man kājas vēl sliktāk. Un tie iedzer tabletīti pret bezmiegu, vai pret depresiju, vai pret dzīvi. Nu, reiz nāks jauna paudze, dārznieku un mežkopju paudze, kura var nogāzt visus tos lielos kokus, kas aizēno visus mazos, un kura var aizvākt mežonīgos zinumus no zinību koka.